Vaskungs, tad jūsu paļaušanās 100% no ministra ir uz padomu un valdi. Jums scenārijs B tad šobrīd eksistē? Protams, jebkurai valdei un kuram uzņēmumam ir vairāk plānu un scenāriju. Tad mūsu pirmais scenārijs ir tad sakārtot attiecības un dabūt šo te noslēgt līgumu ar strateģisko investoru. Par nezināmu mazu daļu? Par nezināmu mazu daļu, kas potenciāli varētu pieaugt IPO procesā, bet joprojām saglabātos mazākuma ieguldījums. Tad tas ir numur 1. Par šo te novembri, jā, tad mērķis bija šo te pirmo IPO vai publiskā piedāvājuma procesu testēt šī gada rudenī. Skatīsimies, kā būs, jo, finanšu tirgi ir neparedzami un aptuveni 50% uzņēmumu, kas ir izgājuši biržā, ir vismaz vienu reizi vai vairākas reizes, šos te plānus atlikuši, tad no brīža, kad viņi pateikuši, ok, mēs ejam un nosacīti to datumu pārbīdījuši. Tā kā mēs darām visu, lai uzņēmums būtu veiksmīgs. Un plāns B, ja kaut kā tomēr ar to strateģisko ne tāds darījums, vai arī pat, ja ar viņi ir jebkāds darījums, bet nav to 300 miljonu, tad kas notiek no biznesa plāna viedokļa? Tad katram uzņēmumam ir vairāk plāni attiecībā uz to, kā, šos līdzekļus mēs varam taupīt un kā mēs varam mazināt. Tad ir taupības plāns. Neizbēgam. Kurš nozīmē ko? Nepirkt lidmašīnas. Kas nozīmē nepirkt lidmašīnas, kas iespējams nozīmē samazināt reisu skaitu no Rīgas un pārlikt, lidmašīnas tirgos, kur mēs varam nopelnīt vairāk. Tāpēc arī atbildot uz Vītola kungu repliku par to, kāpēc slikts plāns ir pirkt lidmašīnas, es saku, tad lidmašīnas ir jāpērk, jo tādā veidā mēs spējam gan turpināt nes šo te veiksmīgo pienesumu Latvijas ekonomikai, gan arī veiksmīgi konkurēt globālajā aviācijas tirgu. Tas ir, nevajag mums uzskatīt, ka... Vēlreiz pastrīdamies par šito. Nevajag uzskatīt, ka šī gadījumā šī ambīcija par lielāku floti, tas būtu kaut kas slikts, un neskatoties to, ka uzņēmums pieder Latvijas valstī, ka mums no tā ir jābaidās. Pagaid. Es neesmu teicis, ka plāns pirkt, palielināt floti slikts. Es teicu, ka tas ir slikts tajā gadījumā, ja tev nav naudas, un rezultātā tu nonāc pirms bankrota maksātnespējas situācijā, kas šobrīd ir noticis. Ko mēs pārdodam biržā? Biržā mēs pārdodam stāstu, mēs pārdodam komandu, mēs pārdodam ideju. Mēs nevaram pārdot kaut ko, ja mēs esam nolēmuši, ka mēs būsim maziņi, ar kompleksiem, Jā, bet šobrīd mēs esam distressed kompanija. Bet tad mēs gribam biržā sasniegt rezultātu 300 miljonus. Tad es nevaru iet uz biržu ar stāstu, ka mēs paliksim maziņi, mēs augsim pa vienai lidmašīnai gadā, bet tas nav tas mērķis. Tad uzliekam sev ambiciozu mērķi.